Sveicināti, mīļie draugi! Gribētos atkal parunāt par Bībeles tēmām. Un ir kārtējo reizi Dievs ir runājis interesantu kādu lietu uz manīm. Un man gribētos padalīties, protams, arī ar jums par to lietu. Un tas ir par Dāvidu. Jūs jau ziniet Bībeles varoni Dāvidu, kas bija nogalinājis Goliātu. Un šajā situācijā ir tāda lieta, kad Dāvidam bija problēmas ar Saulu, ar tā laika ķēniņu, kas bija ķēniņš. Un tas ķēniņš zināja, ka Dievs ir izvēlējis jau Dāvidu, un viņš gribēja viņu vienkārši nogalināt. Un viņš viņu vajāja, ļoti ilgstošu laiku viņš viņu vajāja. Un Dāvids saprata, ka būs tur problēmas ar viņu, un ka viņš tā vajās viņu visu laiku. Un gala rezultātā Dāvids pārcēlās pie filistiešiem, pie izraēliešu pretiniekiem pārcēlās dzīvot. Un tie viņam piešķīra atsevišķu pilsētu vārdā Ciklaks. Un Dāvidam, kā te rakstīts, bija 600 vīri, karavīri kārtīgi līdzi, tā kā 600 vīri diezgan daudz, plus viņiem bija sievas, arī bērni bija līdzi, lopi viņiem bija, diezgan daudz viņiem viss kaut kas bija, un viņi kādu laiku tajā Ciklagā dzīvoja. Un jau viņi tur bija uzcēluši noteikti mājas, jau kāds bija dārziņu iekopis. Katrā gadījumā komforta zonu viņi sev bija uztaisījuši. Tur bija viss kārtībā viņiem ar dārziņu, ar dzīvesvietu. Viņiem viss bija diezgan stabili tajā vietā un diezgan ērti, es domāju. Vīri tur darīja tas, kas viņiem jādara tajā brīdī. Sievas tur ņēmās pa māju, protams. Un tā viss ritēja. Tā tas viss ritēja līdz vienam brīdim, kad filistieši bija nolēmuši doties kaujā pret izraēliešiem, pret Saulu. Un viņi saprata, ka Dāvids tur pie viņiem dzīvo, lai nāk palīgā. Ko tad viņš tur tā dzīvo, lai nāk uz turieni palīgā viņiem karot ar izraēliešiem. Viņš tagad pasauc Dāvidu, un Dāvids ar visiem vīriem, protams, ar lielāko prieku iet karot. Un viņi dodās šajā karā, bet tad, kad viņi sanāk tie filistieši no vairākām pilsētām, visi tie galvenie vīri sanāca, no visiem miestiem, kas tur bija apkārt, un viņi tagad runā ar to varētu teikt apvidus reģiona galveno vīru, kurā reģionā dzīvoja Dāvids. Viņš saka, jau klausies, ko tu esi paņēmis to Dāvidu līdzi? Tas Dāvids noteikti pie pirmās iespējas pagriezīsies pret mums un mūs pašus nogalinās, sūta viņu atpakaļ uz mājām. Viņi Dāvidā visiem vīriem aizsūt atpakaļ uz mājām. Kas ir interesanti? Te sākās interesantais moments. Atnākot atpakaļ uz mājām, Dāvids ierauga, kad ir Ciklaks, tā pilsēta, kur viņi dzīvo, ir nodedzināta. Viņas vairāk nav. Iedomājieties, bija forša pilsēta, un viņas vairāk nav. Ir paņemtas, nav ne sievu, nav ne bērnu, nav ne lopu, viss ir paņemta kaut kur, viss ir izzudis. Saprotiet, nav vairs pilsētas. Un tagad Dāvids, protams, dzenās pakaļ, dzen viņiem pēdas, viņš tās pēdas arī sadzen viņiem. Ko viņš izdara? Viņi, protams, atsit atpakaļ tos lielāko daļu nogalina, 400 vīri uz kamieļiem aizmūk, un viņi dabūna pilnīgi atpakaļ visu, kas viņiem bija. Nav neviens gājis bojā, ar visiem viss ir kārtībā, viņi jau dabūna vēl papildus arī laupījumu, protams, no tiem tautiešiem. Un atgriežās atpakaļ. Un es tagad sēžu un domāju, es saku, Dievs, es nevaru saprast, priekš kam vajadzēja nodedzināt to Ciklagu. Jūs saprotiet, ja tu piederi Dievam, Dieva roka ir pār tevīm. Dievs aizsargā tevi. Un viss ir pār tevīm. Vienīgais, kas tevīm var notikt, ja Dievs pieļauj to. Ar tevīm nekas nevar notikt, ja Dievs to nepieļauj. Pat mats no tavas galvas nevar nokrist, ja Dievs to nepieļauj. Bet šeit Dievs ir pieļāvis nodedzināt Ciklagu. Nav Ciklaga. Un es tagad domāju, es saku, Dievs, kāpēc? Es saku, kāpēc tu atļauj nodedzināt Ciklagu? Es saku, kāda tam nozīme? Es saku, es nesaprotu. Uzkāros, es uz Ciklagu es uzkāros. Cietais disks man sāka buksēt. Priekš kam vajadzēja nodedzināt Ciklagu? Dievs, priekš kam? Domājat, vēlas to Ciklagu nodedzināja? Nē, Dievs viņu nodedzināja, bet priekš kam? Un es, protams, domāju, lūdzu Dievu, neko nevar saprast. Bet tas viss, pa ko es tagad stāstu, atrodās Bībelē, 1. Samuēla grāmatā, 29. nodaļā tas sākās, 30. nodaļā, 31. un 2. Samuēla grāmata,
no 1. līdz 2. nodaļai tas viss stāsts notiek. Tā. 30. nodaļā 1. pantā rakstīts, ka Dāvids pēc tam ar saviem vīriem 3. dienā nonāca Ciklagā, tad amalekieši jau bija ielauzušies Negebā un Ciklagā, un tie bija Ciklagu izpostījuši un nodedzinājuši. Tas, ko es apmēram stāstu. Viņi bija nosvinējuši Ciklagu, Ciklaga nav. Un tad ir interesanti. Dievs runā uz manīm tālāk. Bet runā jau no 2. Samuela grāmatas. Runā no 1. nodaļas. Interesanta situācija. Kad pēc Saula nāves Dāvids bija pārnācis mājās no kaujas pret Amaleku un bija pavadījis 2 dienas Ciklagā, tad 3. dienā pie viņa atnāca viens puisis, kas paziņoja, ka Sauls ir nogalināts. Sauls ir tas, dēļ kā viņš slēpās. Un interesanti tas moments, kad, ja jau viņa 2 dienas dzīvoja Ciklagā, viņi dzīvoja drupās. Saprotiet, tur nekā nebija, tur bija viss sagrūs. Viņi jau tur neko paspēt uzcelt nevarēja, kā es saprotu, pa tādu laiku. Un interesanti tālāk, kad viņš uzzina Dāvids to jaunumu, kad Saula nav, tas nozīmē, ka nav vairāk, kas tev vajā. Kad visi kārtībā, bet Dāvids bija tāds cilvēks, kas nāca pie Dieva un visu prasīja Dievam. Un viņš lūdz Dievam, Dievs, vai man būs atgriezties. 2. nodaļā viņš saka, pēc tam Dāvids vaicāja to kungu sacīdams, vai man būs noiet uz kādu no Jūdas pilsētām. Un tas kungs tam atbildēja, jā, noej. Kad Dāvids tālāk jautāja, uz kurieni man būs iet, tad viņš saņēma atbildi uz Hebronu. Tā kā redzam, Dāvids viņš prasa Dievam, ko man darīt tālāk? Vai man būs iet uz turieni? Dievs saka, ej. Tālāk Dāvids saka, bet uz kuru pilsētu? Dievs saka, uz Hebronu. Un tad es saprotiet, Dievs jau Dāvidam bija sagatavojis kaut ko jaunu. Un Dievs vienkārši to veco noārdīja. Viņš noārdīja to veco nost, jo iespējams kāds no šiem vīriem, no šīm sievām, es nesaku, ka tas ir Dāvids, es domāju, ka kāds no viņu komandas iespējams, ka bija tik spēcīgi pieķēries tam Ciklagam, ka Dievs redzēja, ka viņi būtu pateikuši, klausies, mēs laikam paliksim tomēr. Dāvid redz, mums ir tā, viss sanācis, viss mēs esam tā forši te iesakņojušies, mēs laikam Dāvid paliksim šeit tomēr. Piedod, ja kas, pazvani, mēs atnāksim tev palīgā. Un es domāju, lai šitādas situācijas nenotiek, Dievs vienkārši noārda šo Ciklagu, lai nebūtu, kas tev tur, lai nebūtu, kas tev varētu saistīt, lai tu varētu iet tālāk Dieva gribā. Un es vienkārši saprotu to, ka mēs kā Dieva bērni, kad Dievs mūs tik un tā vada kaut kur, pieņemsim tie cilvēki, kas nav Dieva bērni, kas dzīvo pasaulē, viņu dzīvē vienmēr ir sagadīšanās vai kas notiek. Un viņi nesaprot, kāpēc viņu dzīvē notiek kaut kādas situācijas. Tā ir problēma, bet mēs Dieva bērni, mēs saprotam, ka tas kungs ir mūsu gans un ka tas kungs mūs vada, ka viņš liek mums ganīties zaļainās ganībās. Un es saprotu arī, ka mūsu dzīvē kādreiz var kaut kas sabrukt, izjukt. Un mēs domājam, Dievs, kas te notiek, šausmas, Dievs palīdzi, Dievs glāb. Un redziet, viņi nebūvēja uz drupām neko. Viņi tās drupas necēla augšā. Viņi vienkārši paprasīja Dievam, ko darīt tālāk. Un Dievs teica, ejiet uz turieni. Un viņi tad, kad uz turieni aizgāja, te nav rakstīts, cik ilgs laiks pagāja, viņi aizgāja uz tām pilsētām, viņi tur visi kaut kur izmitinājās, nezinu kur, kāds viņiem tas komforts bija tajā brīdī, kur viņi tur palika, uz kurien viņi aizgāja. Bet fakts ir tāds, ka tālāk atnāk vīri un ieceļ Dāvidu jau pār Jūdas ķēniņu. Saprotiet, viņam vajadzēja iziet ārā no tās vietas, lai atnāktu uz jaunu vietu. Un es saprotu, ka ļoti bieži arī Dievs mūsu dzīvēs veco vietu noārda, ja mēs esam pieķērušies tai vecai vietai. Bet ļoti bieži arī Dievam nav jāārda nost. Ja mēs dzirdam Dievu un viņš runā svētais gars un mēs esam bez problēmām, gatavi atstāt te jebko un iet, kur Dievs mūs aicina, tad viss ir kārtībā. Bet ja mēs neesam ar mieru, tad Dievs to redz un tad viņš to visu nolīdzina. Tad, kad mēs redzam, ka viss nolīdzināts, darīt vairs tur nav ko, tad mēs sakam, Dievs saka, ko tālāk? Dievs saka, uz priekšu. Tā kā neraizējieties. Es saprotu to, ja Dievs kādam kaut ko ir noārdījis. Viss ir kārtībā. Dievs ir sagatavojis kaut ko labāku priekš tevī.
Lai Dievs tev svētī, dārgais draugs. Uz redzēšanos!